rīt tiem, kuriem varbūt nepaspēja pateikt vēl labrīt. Sveiciens arī tiem, kas varbūt vēlāk ierakstā skatās. Varbūt kāds tiešraidē ir pieslēdzies, es pat nezinu. Bet, es ceru, ka tas, ko šodien mācīsimies kopīgi, būs par svētību ikvienam, kas to klausās. Mūsu šīs dienas tēma ir atklātība, un patiesībā mēs varētu arī beigt šodien, jo Andri jau bija nodemonstrēja to, ko nozīmē atklātība draudzes priekšā. Tā kā mēs visi varam iet mājās. Bet labi, tā kā esam vienojušies, ka man ir jāsaka svētrum, tad es tā arī darīšu, lai mācīties man pēc tam nesit stipri. Bet šīs dienas mēs turpinām šo te svētrumu sēriju par šīs draudzes misiju, vīziju un vērtībām. Un līdz šim mēs izgājām tādām vērtībām kā dievbijība, drosme, nodošanās un vienotība. Un šodien mēs kopīgi aplūkosim nākamo. Kopumā mums tādas ir 6, un šodien ir atklātība. Un tad nākamajā nedēļā mēs noslēdzam šīs te vērtības, un tā pēdējā ir ģimeniskums. Tā kā arī nākamajā nedēļā būs, man liekas, pietiekoši saistoši, interesanti. Tā kā, ja ir iespēja to noklausīties, tad izmantojiet šo iespēju. Un kādu laiku, pirms mazākā gada, kad mēs veicām šo izvērtēšanu draudzei, draudzes vadība sanāca kopā, lai domātu par šīm lietām. Un ikvienam veidojumam, vai tā ir ģimene, vai valsts, vai kāda organizācija, vai uzņēmums, ir svarīgi domāt par šīm lietām. Kāpēc mēs pastāvam? Kāpēc mēs esam? Kas veido mūs? Kas ir tā mūsu misija? Kas ir mūsu vīzija, ko mēs gribam sasniegt? Un kas ir tās vērtības, caur kurām mēs šīs lietas varam izdzīvot? Un, ja tā nav, tad ilgtermiņā šīs lietas nevarēs pastāvēt. Tā vienkārši tas ir. Salmana pamācībās ir teikts, kur nav atklāsmes, jeb redzējuma, jeb misijas, vīzijas, tur tautas iet pazušanā. Un savā ziņā, es negribu arī draudēt Latvijas tautai, bet būsim godīgi, kāda ir šīs valsts misija, uz kurien mēs dodamies. Lai tas nebūtu tik pesimistiski, tāpēc arī draudzei ir vērts domāt par šīm lietām. Un arī mēs, kā draudzes vadības komanda, mēs nācām kopā, lai domātu par to, un mēs ilgi un dikti domājam par to, un vienojāmies, ka draudzes misija, tātad draudzes būtība, ir mīlēt Dievu un darīt viņu zinām. Un tas ir ļoti tāds plašs un visaptverošs. To var interpretēt dažādi, un tāpēc ir nepieciešama šī vīzija, kas ir draudze, kas svētā gara spēkā auga attiecībās ar Dievu, viens ar otru, un atklāja, parāda Jēzu cilvēkiem sev līdzās. Un tad tas, kā to sasniegt, ir caur šīm vērtībām, kas ir 6, kā jau es minēju, dievbijība, drosme, nodošanās, vienotība, atklātība un ģimeniskums. Viena lieta, ko es varu pateikt par lietu pastāvēšanu, impērijas, valstis, iekārtas, organizācijas nāks un ies. Tas, kas šodien pastāv, tas varbūt pēc 1000 gadus nebūs, varbūt pēc 100 gadiem. Vienīgais, ko es jums varu garantēt, kas pastāvēs arī pēc 1000 gadiem, un pēc 2000 un 5000, ja tik ilgi vēl šī planēta pastāvēs, ir Kristus draudze. Jo tāpēc, ka Kristus uztur savu draudzi, viņš ir tas, kurš to ceļ, viņš ir tas, kurš to vada. Visas pārējās lietas iznīks, aizies pazušanā, bet Kristus draudze ir mūžīga. To es pieminēju. Tātad par atklātību. Atklātību mēs nodefinējām kopīgi šādi. Mēs zinām, ka mums ir piedots Kristū, tāpēc gribam dzīvot atklāti un būt godīgi viens pret otru. Mēs risinām konfliktus,
izsekoties mīlestībā un meklējot Dieva žēlastību. Jā, tātad mēs šeit varam izšķirt tādus trīs apgalvojumus, trīs daļas šim apgalvojumam. Jā, tātad, es viņus nedaudz apgrieztā secībā gribu par viņām runāt. Te jūs redzat, tā ir konfliktu risināšana, atklātība citu priekšā un piedošana Kristū. Un mēs sāksim ar to varbūt tādu visizaicināšu, es nevaru pateikt to vārdu, jā, jūs sapratāt, jā, konfliktu risināšana. Jā. Tā ir tāda tēma, par kuru arī draudzēs varbūt baigi bieži nepārcelā, un es tāpēc arī draudzes nav iemācījušās veselīgi risināt konfliktus. Bet šeit mēs redzam 3 raksturvietas, ja, kas runā par konfliktu risināšanu. Ir vēl vairākas, kas Bībelē skaidri un gaiši norāda, kā tad konfliktos mums vajadzētu uzvesties, kā tos risināt, kā tiem iet cauri, kādai vajadzētu būt mūsu sirds nostājai. Bet tā raksturvieta, uz ko es gribu tieši koncentrēties šajā jautājumā, ir no Mateja evaņģēlija 18. nodaļas, 15. līdz 17. pants. Es pieļauju, ka jūs esat kādreiz lasījuši to. Tur ir rakstīti šādi vārdi. Ja tavs brālis grēko, tad ej un uzrādi viņam viņa pārkāpumu zem 4 acīm. Ja viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi atgūst Dieva valstībai. Bet, ja viņš neklausās tevī, tad pieaicini vēl 1 vai 2, lai no 2 vai 3 liecinieku mutes šis grēks tiek apstiprināts. Bet, ja viņš arī tajos neieklausās, tad saki to draudzei, un ja viņš neklausa arī draudzei, tad turi viņu par pagānu un muitnieku. Un šeit mēs redzam tādu secību, kā grēcīgus konfliktus vajadzētu risināt. Ja? Pirmais solis ir zem 4 acīm, otrais ir 2 vai 3 liecinieku klātbūtnē, un 3. un 4. es teiktu, tā kā iet roku rokā jau draudzes priekšā, un tad ir izslēgšana no draudzes. Un katrā no šiem te soļiem ir kādas nianses, kurām ir svarīgi pievērst uzmanību. Un kā tas mēdz būt ar daudzām raksturvietām, tās arī tiek pārprastas. Arī man bija kaut ko jaunu jāiemācās par šo raksturvietu, un tāpēc es ar to gribu dalīties arī ar jums. Tātad, numur 1. Ir jābūt kaut kādam grēkam. Ja, tātad grēcīgai rīcībai, grēcīgai uzvedībai, lai risinātu to. Ja es esmu uzvilcis zaļu kreklu, labi, pieņemsim zilu džemperi, ja, un tev tas nepatīk, tā nav grēkošana pret tevi. Mēs varam apspriest šo jautājumu, mēs varbūt varam rast kādu risinājumu, varbūt, ka mēs vienojamies, ka es zilus džemperus tavā klātbūtnē vairāk nevalkāju, bet tā nav grēkošana pret tevi, tā nav grēcīga rīcība. Grēks ir jebkura sacelšanās pret Dievu, nepaklausība viņa baušļiem. Piemēram, meli. Ja es tev pasaku kaut ko nepatiesu, ar mērķi tevi apmānīt vai pievilt, vai lai sev iegūtu kādu labumu, tad es esmu grēkojis. Esmu rīkojies pretēji tam, kā Dievs rīkotos. Un tad tev ir tiesības nākt mani un konfrontēt par šo lietu. Un tas jādara vispirms privāti zem 4 acīm. Kāpēc? Tāpēc, ka varbūt tas viss bija pārpratums. Varbūt es nepareizi izteicos. Varbūt tu ne tā saprati. Mūsu starpā ir dialogs, mēs atrisinām pārpratumu, mēs apkampjamies un dzīvojam tālāk, mierā. Bet ja tiešām ir bijis tā, ka es meloju, tad dod man iespēju atzīties savā grēkā. Arī Bībelē pat pēc tam, kad pirmie cilvēki bija grēkojuši, pirmais, ko Dievs nāk, ir dod iespēju atzīties savā grēkā.
Ādam, kur tu esi? Ko tu esi izdarījis? Ja, šeit tas pats princips. Dod man iespēju atzīties savā grēkā, nožēlot, rast izlīgumu. Ja? Mēs varam atkal dzīvot, apkamties un dzīvot tālāk mierā. Bet, ja es meloju un es negribu atzīties, tad tev ir tiesības spērt nākamo soli. Un nākamais solis, numur 2, ir jābūt vismaz 2 vai 3 lieciniekiem par šo grēku. Šie 2 vai 3 ir nevis tādi vidutāji jūsu sarunā, kas varbūt atbalstīs tavu viedokli vai atbalstīs tavu otru cilvēku viedokli, bet pārkāpuma jeb grēka liecinieki. Ja, tātad viņi arī ir redzējuši un piedzīvojuši to pašu, ko šis te sākotnējais liecinieks ir piedzīvojis. Varbūt, piemēram, mums bija saruna mūsu starpā, un turpat blakus netālu stāvēja Miķels un Anete, piemēram. Un viņi, nespeciāli, bet dzirdēja mūsu to sarunu, kurā es varbūt sameloju, apzināti. Kārlis atcerās, ka viņi tur bija, viņš aiziet pie viņiem un saka, hei, ejam visi kopā un uzrādam Tomasam viņa grēku. Viņš ir grēkojis, ja? Un nevis tāds, vai, ja? Mēs viņam atriepsimies vai kaut kā ar tad ļaunprieku, bet tāpēc, ka mēs gribam viņam palīdzēt tam cilvēkam. Šis ir ļoti svarīgi. Ja šādi liecinieki tev nav, šī lieta ir izbeigta. Ja šādi liecinieki tev nav, šī lieta ir izbeigta. Un tev ar to ir jāsamierinās. Pretējā gadījumā apsūdzības var celt tik viens pret tik vienu. Un kā gan mēs zināsim, kuram tad ir tā taisnība? Es teikšu, ka viņš zog, viņš teiks, ka es zogu. Es teikšu, ka tas melo, viņš teiks, ka tas melo. Kuram ir taisnība? Mēs nespēsim izšķirt. Šī liecinieku pieaicināšana ir atrodama jau vecajā derībā. Tā ir Dieva gudrība, ka mēs visi tiekam pasargāti no nepatiesām apsūdzībām. Ja es uzvelku to zilo džemperi, kas tev tik ļoti nepatīk, un negribu mainīt savu garderobu tikai tāpēc, ka tev tas nepatīk, tu vari dusmās meklēt atriebību un celt pret mani nepatiesu apsūdzību. Šis princips ir tik svarīgs, ka Dievs to iekļauj vienā no 10 baušļiem. Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko. Mēs to bieži vienkārši sakam, tev nebūs melot. Ja, tas sevi iekļauj to, bet tā ir arī liecība par to, ka kaut kāda nepatiesa liecība pret savu tuvāko. Un pēdējos gados mēdījos ir ļoti daudz gadījumu, kad ir celtas nepatiesas apsūdzības pret kādu, un tā rezultātā karjeras, ģimenes, dzīves tiek izpostītas. Un atgūt savu labo slāvu ir ļoti, ļoti grūti. Bieži cilvēks pat neinteresē, tu biji tur vainīgs, nebija vainīgs, visiem tikai interesē šī ažiotāža par šo apsūdzību. Es lasīju par kādu jaunu puisi, kur vairākas meitenes bija nepatiesi apsūdzējušas izvarošanā. Izrādās, viņas savstarpēji bija pazīstamas un bija sazvērējušās pret šo puisi, celt šīs apsūdzības, tāpēc, ka viņš negribēja vienkārši iet uz randiņiem ar viņām. Nebija intereses par tām meitenēm, viņas vienkārši sazvērējās savā starpā un cēla šīs nepatiesās apsūdzības. Un sabiedrības nosodījuma rezultātā šis puisis izdarīja pašnāvību. Tāpēc, ka viņš nevarēja izturēt, ka cilvēki uzskata viņu par izvarotāju. Pēc gada arī viņa māte atņēma sev dzīvību, jo nespēja samierināties ar dēla nāvi. Vēlāk šīs meitenes atzinās, ka bija nepatiesi apmelojuši šo puisi. Un 2 dzīvības tiek izdzēstas tikai tāpēc, ka šīs meitenes bija sniegušas
nepatiesu liecību. Un šādi gadījumi izrādās ir diezgan daudz. Papētot vairāk internetā, es atradu diezgan daudz tādus traģiskus notikumus. Un es ļoti ceru, ka tas nekad nenotiks šīs draudzes kontekstā. Skumji būtu pat, ja kāds aiziet prom no draudzes tikai tāpēc, ka viņš ir nepatiesi apsūdzēts, un viņam nav bijusi iespēja varbūt attaisnot sevi. Tā ka tas ir diezgan nopietni. Mums jābūt ir uzmanīgiem ar saviem vārdiem un interpretācijām. Ja nav liecinieku, tev jāsamierinās ar to. Un dažkārt tas var būt diezgan grūti. Bet neuztraucies. Parasti cilvēkiem ir tendence turpināt grēkot. Šis grēks tikai vairojās, iet plašumā, līdz kamēr tas aprīto cilvēku, un patiesība nāk gaismā vēl spilgtākā veidā, nekā varbūt tas būtu, ja tu būtu konfrontējis viņu tā kā 1-1 vai 2-1 un tā. Un pat ja tā nenotiks, pat ja šis cilvēks veiksmīgi visu savu dzīvi noslēps no citiem savu grēku, tā arī var būt. Atceries, ka Dievs visu redz, un mums katram būs jāatbild par savu rīcību viņa priekšā. Pāvils Romiešiem raksta: neatriebieties paši, mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai, jo ir rakstīts: man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka tas kungs. Numur 3. Ja kāds tiek konfrontēts par savu grēku 2 vai 3 liecinieku klātbūtnē un joprojām nevēlās atzīt savu pārkāpumu, tad ir jāvēršās pie draudzes. Šis ir arī atgādinājums, ka varbūt katra mazākā lieta, katrs konflikts, strīds, ja tas nav gluži tāds varbūt tiešs un grēcīgs, nav tik nozīmīgs, lai ar to uzreiz vērstos pie draudzes vadības vai pie mācītāja. Ja tev pārplīst riepu uz ceļa, tu taču nezvani prezidentam un nesūdzies viņam, lai viņš risina tavu pārplēsto riepu. Es nesaku to, lai noniecinātu kāda problēmas vai situācijas. Es vienkārši gribu norādīt uz to, ka varbūt ne visas lietas ir automātiski jāpadara par visnozīmīgāko problēmu, kurā jāiesaista pēc iespējas vairāk cilvēki, draudzes vadība, mācītājs, vēl bīskapam piezvan pie reizes. Tikai redz tāpēc, ka viņš uzvilk to zilo džemperi. Nezinu, kā jūs, bet es īsti neesmu piedzīvojis tādu situāciju, ka kāds tiek vests draudzes priekšā ar savu grēku, bet tas ir biblisks princips. Korintas draudzē bija situācija, kurā viens no ticīgajiem, acīm redzami, dzīvoja seksuāli amorālu dzīvi ar savu pamāti. Un tā vietā, lai izaicinātu šo brāli, visi tolerances vārdā, mīļā miera labad, samierinājās ar šo situāciju. Tā vietā, lai izaicinātu viņu, visi pievērus to acis. Ļoti izklausās pēc tādas mūsdienu liberālās kristietības. Viss ir atļauts. Tu vari dzīvot tā, kā tu vēlies. Dievs taču tevi mīl. Jā, tā ir. Dievs tevi mīl. Bet viņš negrib, lai tu turpini dzīvot grēkā. Tas ir tā kā ārsts, kurš negrib aizvainot savu pacientu, un tāpēc viņš nesaka viņam, ka viņam ir vēzis. Mēs uzskatītu viņu par labu ārstu? Visticamāk, ka nē. Bet kā tikai es viņu neaizvainošu ar savu informāciju? Ja viņš sajūtasies slikti, viņš jau tā jūtās slikti.
Un šādās situācijās, diemžēl, tolerance un miers tiek likts augstāks par Dieva patiesību. Bet Pāvils saka, lai šo brāli izslēdz no savas draudzes, no sava vidus. Lai tas ir kā brīdinājums citiem, ka tas nav tas, ko mēs tolerējam draudzē. Un vēlāk, 2. vēstulē Korintas draudzei, mēs varam noprast, ka šis pats cilvēks ir novērsies no sava grēcīgā dzīves veida, un Pāvils mudina ticīgos viņu atkal pieņemt. Tā nevienmēr, protams, ir. Mēs zinām, ka tā nav vienmēr. Bet draudzes disciplīnas mērķis nav būt ļauniem vai neiecietīgiem, bet gan nosodīt un izaicināt grēcīgu uzvedību un aicināt uz izmainītu dzīvi. Ja mēs tolerējam kāda ticīgā grēcīgo uzvedību vai dzīvesveidu, tad arī pārējiem tiek dota zaļā gaisma grēcīgai rīcībai. Mēs atgriežamies pie katrs pats izlem, kas ir labs un ļauns principa. Bet šī robeža jau ir novilkta, un to ir novilcis Dievs. Ja mēs redzam, ka brālis vai māsa grēko, tas ir mūsu pienākums aicināt uz grēku nožēlu. Konfrontēt cilvēkus ir grūti, un it īpaši šajā hiperjūtīgajā laikmetā vispār par to negribas runāt. Bet mēs jaunajā derībā varam lasīt situāciju, kur Pāvils izaicināja apostulu Pēteri. Top džeku, teiksim tā. Viens no tuvākajiem Kristus sekotājiem. Uz šīs klinces grib būvēt savu draudzi. Un Pāvils saka, tu liekuļo. Tu uzvedies atšķirīgi atkarībā no tā, kurā kompānijā tu esi. Tad, kad tu esi ar jūdiem, tad tu uzvedies vienā veidā. Un tad, kad tu esi ar pagāniem, tad tu uzvedies pilnīgi savādāk. Tu liekulis. Viņš izaicina Pēteri. Tas, lai ir kā piemērs mums visiem. Un tas arī nav ar mērķi justies pārākam pār kādu. Jo bieži vien mēs pretī varbūt saņemam, jā, bet tu tur to, jā, bet tu tā, bērni tā runā. Viņš pirmais sāka. Viņš paņēma pirmais, viņš atņēma. Konfliktu risināšana kristiešiem ir jāveic patiesā mīlestībā, ar mērķi atjaunot lietas, sadzēdēt to, kas ir salauzts. Konfliktu risināšanā jāvadās pēc šīs raksturvietas no Mateja evaņģēlija, jo tā balstās vēlmē dzīvot svētu dzīvi un mīlestībā pret grēcinieku. Okay. Nākamais - atklātība un godīgums citu priekšā. Vai mums ir jābūt atklātiem citu priekšā? Un cik lielā mērā? Vai man ir jāstāsta pilnīgi viss visiem? Vai man jābūt godīgam visās lietās? Atkal uz šiem jautājumiem var atbildēt dažādi. Bet mūsu ceļvedis ir Bībele, tāpēc meklēsim atbildes tur. Un šeit jūs arī redzat vairākas raksturvietas, kas runā par atklātību un godīgumu. It sevišķi šī Jēkaba vēstules mudinājums, ja izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināti. Grēks ir slimība. Jēzus ir ārsts un lūgšanas ir zāles. Viscaur Bībelē mēs redzam šo principu par atklātību un godīgumu. Sākot jau ar to, ka Dievs nekad nemelo. Viņš vienmēr ir turējis savu vārdu. Viņa apsolījumiem var ticēt. Arī Jēzus, esot šeit uz zemes, nekad neizvairījās būt atklāts, patiess, godīgs un dažreiz ļoti tiešs. Kas tiek bieži vien interpretēts kā tāds, redz, Jēzus bija tik skarbs. Nē, viņš bija patiess.
Dažreiz pateikt patiesību ir grūti, un otram ir grūti to dzirdēt. Bet atkal, ja ārsti izvairītos teikt, hei, man ir grūti pateikt, ka viņam ir vēzis, es labāk tad neteikšu. Viņš būtu slikts ārsts. Šādu pašu godīgumu, patiesību, tiešumu Jēzus sagaida arī no saviem sekotājiem. Mēs esam tie, kas veido draudzes kultūru. Tas, kā mēs komunicējam viens ar otru, atspoguļo mūsu piederību Dieva ģimenē. Tāpēc arī tā ir vērtība. Un tas iekļauj sevī grēku izsūdzēšanu viens otram. Draudzei vajadzētu būt tai vietai, kurā mēs droši varam izstāstīt viens otram savus grēkus. Ja ne šeit, tad kur? Vairākas reizes dzīvē, arī pavisam nesen esmu saskāries ar situācijām, kurās cilvēki iet cauri grūtībām. Vai arī viņu dzīvē ir iesadzies grēks, bet viņi nespēja vai baidās par to stāstīt kādam savā draudzē. Un es zinu, ka tas ir varbūt grūti un nērti. Kāds cilvēks nesen dalījās ar savām grūtībām, un tur tiešām ir tāda bēdu ieleja. Ja? Un viņš dalījās ar šo informāciju tādu nelielu uzticības grupu, kurā es arī biju. Un es jautāju viņam, vai draudzē ir kādi cilvēki, kuriem viņš varētu to uzticēt. Un šis cilvēks teica, nē. Ja draudzē šito uzzinātu, tad es pat nezinu, kas notiktu. Man ir grūti dzirdēt šādas lietas. Kur tad vēl, ja ne draudzē, mums būtu jābūt iespējai dalīties ar savām grūtībām? Tāpēc atklātībai ir jābūt par nozīmīgu draudzes vērtību. Tas ir draudzes kultūras jautājums. Ja mēs neesam atklāti viens pret otru, tad rodās iespējas, ka esmu vienīgais, kuram dzīvē ir grūtības un grēki, un kurš varbūt netiek galā ar savu dzīvi. Es pieļauju, ka arī jūs no neticīgiem esat dzirdējuši tādas frāzes, kā es nevaru iet uz baznīcu, jo tādi kā es tur neiedarās. Es esmu pārāk grēcīgs. Tur jau visi tādi pareizi un labiņi. Bet vai tā ir? Vai draudzē visi ir pareizi un labiņi? Absolūti nē. Pārstāsim dzīvot šajā te ilūzijā, ka te viss ir kārtībā. Un pārdot šo te ilūziju apkārtējai pasaulē. Arī mēs esam salauzti, grēcīgi cilvēki, kuriem ir nepieciešams evaņģēlijs. Veseliem ārsta nevajag, bet neveseliem. Es neaicinu atgriezties no grēkiem taisnos, bet grēciniekus. Mīļie, tā ir evaņģēlija būtība. Es esmu šeit, jo apzinos savu grēcīgumu svētā Dieva priekšā. Šis nav vispareizāko cilvēku muzejs. Šī ir grēcinieku slimnīca. Atklātība citu priekšā palīdz mums saprast savu nepieciešamību pēc glābēja. Pirms dažiem mēnešiem Dievs mani pašu izaicināja šajā jautājumā. Manā dzīvē bija lietas, kuras es biju sastrādājis pirms es pazinu Kristu. Tumšas, grēcīgas lietas, kuras nevienam neesmu stāstījis. Protams, Dievs tās zina, un es biju viņam lūdzis par tām piedošanu un ticu, ka es esmu saņēmis viņa piedošanu. Bet ik pa laikam tās atkal un atkal piezagās un man vajāja. Es par tām domāju un pārcilāju
izjūtot kaunu un nožēlu. Un, protams, pēc laika viņas tā kā kaut kur izplēna. Tad kādu laiku man ir miers no viņām, līdz nākamajai reizei, kad tās atkal piezogās un liek par tām domāt. Jūtu tādu Dieva pamudinājumu šīs lietas kādam cilvēkam izstāstīt. Jautāju viņam, kurš varētu būt šis cilvēks. Un uzreiz prātā ienāca kāds uzticams brālis. Sarunāju ar viņu tikšanos un izstāstīju viņam visas šīs lietas, kuras mani gadiem bija vajājušas. Tas nebija viegli. Tas bija nērti, apkaunojoši, izaicinoši. Bet rezultāts ir tāds, ka es tiešām jūtos brīvs no tām. Ir tāda sajūta, ka tām vairs nav nekādas varas pār mani. Pat ja kāda no tām vēl šad tad ir piezagusies, es jūtu, ka man vairs pat nav jādomā par šīm lietām. Es tās nepārcelēju, un tās neliek man justies vainīgam. Esmu saņēmis dziedināšanu no Dieva, jo atsaucos svētā gara pamudinājumam izsūdzēt savus grēkus kādam citam. Es ticu, ka šī dziedināšana ir pieejama ikvienam. Protams, atrodiet uzticamu cilvēku, kam to izstāstīt. Tas mūs noved pie 3. punkta – piedošanas Kristū. Mēs visi esam grēkojuši. Mums visiem pietrūkst dievišķās godības, raksta Pāvils vēstulē romiešiem. Neviens no mums nav pietiekami labs, lai nostātos svēta Dieva priekšā. Vecajā derībā ir tāds pravietis Jesaja. Viņš bija Dieva runas vīrs Izraēla tautā. Ja mēs parasti taisītu kaut kādu tur labo ļauno cilvēku sarakstu, tad parasti tur augšgalā tur varētu būt māte Terēze. Tad Jesaja mātei Terēzei ir šīs saraksta augšgalā. Viņa svētumu nevarēja salīdzināt ne ar vienu citu cilvēku svētumu. Bet, kad Jesaja tikai vīzijā stājās Dievu priekšā, viņa svētums nebija tāds kā Dieva svētums. Šajā vīzijā viņš atradās Dieva troņa priekšā, un vienīgā Jesajas reakcija ir: vai man pagalam es? Viņu tik ļoti satriec šis kontrasts starp Dievu un viņu pašu, ka vienīgais, ko viņš var darīt, ir pats sevi nolādēt. Viņš pat negaida, kad to izdarīs Dievs. Vai man? Jo man nešķīstas lūpas un mītu tautā, kam nešķīstas lūpas. Nešķīstas lūpas? Paga. Tu taču esi Dieva izvēlētais runas vīrs. Bet Dieva klātbūtnē šis kontrasts ir nepanesams. Lasot šo, man nāk smiekli, kad parasti dzirdu cilvēkus sakām, it sevišķi neticīgos: kad es nonākšu Dieva priekšā, tad es ar viņu visu sarunāšu. Dievam būs jāatbild manā priekšā. Un vēl visādas tam līdzīgas muļķības. Šeit ir vissvētākais vīrs, un viss, ko viņš var pateikt, pagalam es. Bet ir kāds, kurš ir vienlīdzīgs Dieva svētumā. Viņa vārds ir Kristus. Dieva dēls, kurš pazemojās un ienāca šajā pasaulē, kļūstot par vienu no mums. Atsakoties no savas debesu godības. Nekad nesagrēkoja, nekad nesadumpojās pret Dievu. Kaut arī kārdināts visādos veidos tāpat kā mēs.
Viņš, kurš nebija pelnījis nekādu sodu, uzņēmās vainu par visiem cilvēces grēkiem. Par pagātnes, par tagadnes un nākotnes. Visu mūsu lepnumu, melus, skaudību, netiklību, alku kalpību, necieņu, atkarības, mankārību, liekulību, iekāri, dusmas, aizspriedumu, slinkumu, patmīlību, aprunāšanu, zakšanu, nepiedošanu, nepaklausību, nosodījumu, zaimus, materiālismu, bailes, mānīšanos, laulības pārkāpšanu, ļaunās domas, naidu, rūgtumu, iedomību, atriebību. Un tas ir tikai mazs saraksts no visa lielā. Visu to Jēzus uznesa tajā koka krustā, lai ar savām nevainīgajām svētajām asinīm iegūtu mums atbrīvošanu. Viņu, kas grēku nepazina, Dievs mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Mēs bijām notiesāti uz mūžīgu nāvi, mūžīgu atšķirtību no svētā Dieva. Un Jēzus samaksāja mūsu izpirkuma maksu. Mēs nekad nespētu paši sevi izglābt. Visu mūsu labo darbu un centienu summa ir nāve. Tā ir mūsu alga. Bet Kristus piedāvā glābšanas dāvanu. Un viņš saka, es visu jau esmu izdarījis. Un viņš to piedāvā ikvienam šodien un bez maksas. Mūsu uzdevums ir atzīt, ka viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Krist viņa priekšā ceļos, lūgt piedošanu, saņemt piedošanu un dzīvot izmainītu svētā gara vadītu dzīvi, kas pagodina ķēniņu Jēzu. Lūgsim Dievu.